Tad stikla griešana optimizācija notiek pie šādām lapām, katram klientam individuāli. Jā. Tas ir vajadzīgs. Jā. Šeit ir izmērs, paketes biezums. Attiecīgi cilvēks sagriež pēc vajadzīgiem izmēriem, lai tālāk uzražot stikla paketi. Tagad ir atbildīgs moments, ir stikla laušana, kad ir sagriezts. Jā. Šeit ir uz gaisa un galds, lai paketi viegli var uztināt kā vajag, kā mēs redzam. Jā. Un tagad katru sagriezto gabalu mēs ņemam nost no galda un liek. Tas pirmais gabals, ko ņem, tas ir atgriezums, liekā daļa. Un tagad būs īstie izmēri. Mēd arī salūst kāds stikls. Tā arī notiek. Bet arī jāvaktē ir, lai asmeņi ir asi. Redz, stiklu ļoti viegli var bīdīt. Ja, tad, kad nāk gaisa ārā un viegli slīd, lai nesaskrāpē virsmu. Izstāst vienkārši, bet vai tā ir? Tā kā var redzēt, bez atgriezumiem neizdeg. Atgriezumu paliek. Šis jau ir gatavais, ja? Jā, tagad notiek malu apstrāde. Cik tas ir selektīvais stikls, tad ļoti svarīgi ir apslīpēt to maliņu, kur līmējās virsū mastika, jā, lai būtu pareizi saķeri. Tā kā tiek apstrādāta perimetra līnija. Protams, lielās rūpnīcās to dara mašīna. Šeit mēs to daram ar roku. Jā.